kopā Niks Feņenko. Nik, kā jūties ierodoties Zviedrijā? Nē, diezgan labi jūtos, diezgan viegls pārlidojums, tikai stundu. Un pagulēju, labi patrenējamies, izsvīdām un tagad gatavojamies jau čempim. Priekšstat par halli, par vispār Zviedriju kopumā, neko jau daudz neredzējām pagaidām. Nu, pagaidām neredzējām, kaut ko tur autobusā pastījāmies pa logiem. Izstāsts diezgan kvalitīva halli, maza pilsēta, bet diezgan laba halli. Tā kā it kā laba infrastruktūra. Jā, pats jau arī ieradies no Ziemeļamerikas, vai esi jau aklimatizējies kārtīgi? Nu jā, es jau biju atbildējuši to jautājumu. Pirmās 2-3 dienas bija gulējis 4-5 stundas, bet beigās jau labāk bija. Pēdējās 2 dienas bija brīvs, tā kā varēja labi pagulēt, nekur nevajadzēja baigt celties. Tā kā diezko labi aklimatizējos un esmu gatavs. Pirmā jau rītdien nopietnā pārbaudas spēle pret Čehijas izlasi. Ko vēlties šajā spēlē parādīt? Nu, pirmkārt, es uzskatu, ka mums vajag uzlabot to komandas spēli, tā kā tās visas struktūras un aizsardzības zonā, uzbrukuma zonā. Pagaidām vēl daži džeki spēle pat pa sevi. Es uzskatu, ka vajag to uzlabot un mēs pie tā strādāsim un gatavosimies, lai labi parādītu čempionu sevi.